Įsidarbinimo portfelis – tai naujas projektas, kurį finansuoja Europos komisija pagal programą Erasmus+. Sveiki, mani sauc Līga, un es pavisam nesen izgāju cauri aktīviem darba meklējumiem, un es vēlējos pastāstīt par savu pieredzi. Meklējot darbu, es izgāju cauri dažādiem piedāvājumiem un izsūtīju savu CV uz tādām pozīcijām, kurās es sev izskatīju sev svarīgus faktorus, un kas man likās, ka man varētu būt piemēroti. Tur es izskatīju par to, kāda ir darba kultūra, vai viņiem tiek piekopta šī mentoru sistēma, kādas ir ģērbšanās etiķete, un vai šī darba vieta ir ergonomiska un tuvu manām mājām, tā lai viss būtu ērti. Un es tiku uzaicināta uz vairākām intervijām, taču, diemžēl, pēc šīm intervijām es saņēmu diezgan negatīvu atbildi. Man e-pastā tika atsūtīts ziņojums, ka darbu es neesmu saņēmusi. Un, protams, es sajūtos diezgan nelāgi un biju nesaprašanā, kādēļ šo darbu es neesmu saņēmusi, jo diemžēl nekāda atgriezeniskā saite netika dota, kas paskaidrotu, kāpēc es neesmu pieņemta darbā un kas man būtu nākotnē jāpilnveido, lai es iegūtu šo pozīciju. Jei turite klausimų, visada galite susisiekti su savo mokytoju, naudodamiesi įsidarbinimo praktikos bendruomenė Telegram kanale. Taip pat galite susisiekti su įsidarbinimo portfelio partneriais, siųsdami žinutę per įsidarbinimo portfelio Facebook ir LinkedIn puslapius, palikdami komentarą po vaizdo įrašų įsidarbinimo portfelio YouTube kanale arba elektroniniu paštu per įsidarbinimo portfelio svetainę. Visos organizacijos, kurios naudojasi įsidarbinimo portfelio ištekliais, turi nusistatyti aiškią duomenų apsaugos politiką atitinkančią BDA reikalavimus.